vairāki sliktā scenārija varianti, kas izstrādāti ASV. Pirmais variants ir Maidans Krievijā, līdzīgs 1917. Gadam 1991. Gadam tas ir tā sauktais separātiskais sabrukums. Proti, sabiedrība sašķeris pēc nacionālās piederības. Sāk ar migrantiem, beigās cīnīsies ar dagestāniešiem savā starpā. Tiek uzkurināta starpkonfesionāla cīņa, ar informatīvās dienas kārtības palīdzību izdodas pārņemt sabiedrības noskaņojumu, parādās nezināmi snaiperi, kā viņi tos dažkārt apraksta, kuri provocē citus. Situācija sāsinās, pēkšņi parādās kāds, kurš apšauda vienu tautību, un tad kāds cits, kurš apšauda otru. Un abi šie būs ārzemju spiegi, starp citu, nevis kādi priekšējie vienību karēvī. Viss konflikta process ir iedarbināts. Konflikts pāraug pilsoņu karā un separātiskos karos. Krievija saskaņā ar amerikāņu ieceri sadalās vairākos reģionos, turklāt tiek atbruņota no kodolieročiem. Vēlreiz, Amerikai rūp ne tik daudz pati Krievija, cik Krievijas kodolieroči. To ir svarīgi saprast. Tas ir viens scenārijs. Otrais scenārijs – Eiropas kodolkarš. Amerika paliek malā, Eiropā konflikts sāsinās un kāds met kodolbumbas uz kādu citu. Nevis strateģiskās, bet taktiskās. Taktiskās kodolbumbas ir kaujas lauka ieroči atšķirībā no strateģiskajiem. Tās var mest, pagaidiet konflikts Eiropā, starp ko? Savā starpā vai ar Krieviju? Piemēram, Francija, Krievija, Anglija, Krievija, Vācija, Krievija. Tātad amerikāņu uzdevums ir izraisīt Eiropas kodola konfliktu ar taktisko kodolieroču palīdzību, iznīcināt vairākas Krievijas pilsētas ar kodolieročiem. Krievija tad, lai uzbruktu, piemēram, Kīvai, Berlīnē vai vēl kaut kur citur. Tas ir amerikāņu scenārijs. Šāds karš automātiski padara Amerikas Savienotās valstis drošas no Krievijas kodolieročiem. Jo Krievijai vairs nebūs laika domāt par Ameriku. Amerika šeit uzvedīsies pareizi. Miera uzturētāja humānā palīdzība. Viss kā pienākas. Tas ir viņa scenārijs, sliktais, tā sauktais. Šiem scenārijiem viņiem darbojas spēcīga piektā kolonna. Mēs taču Krievijā, Maskavā, varas iestādēs neesam atrisinājuši suverenitātes problēmu. Atcerieties Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju Nariškinu, kurš atklāti teica, ka Krievijā darbojas vairāk nekā 80,000 amerikāņu spiegu masu medijos varas iestādēs. Taču neviens viņus nav aizvācis. Tīrīšanas nav veiktas. Tāpēc tas ir balsts gan vienam, gan otram scenārijam. Tieši viņi, piemēram, rada šo ilūziju, vai ne? Tātad amerikāņi organizēja mūsu triādes apšaudi, bet vainīgi ir Kijeva vai, kā daži saka, Londona. Tā ir viņa dienas kārtība. Tātad tā ir daļa no informatīvās cīņas. Lūk, tas ir negatīvais scenārijs. Pie kā tas novedīs? Tā teikt, mums tas beidzas ar Krievijas likvidāciju, rupji sakot. Tātad sadalīšanās atsevišķās daļās. Kara organizēšana. Sabrukums, tas ir militāro darbību process, jā. Tātad, rupji sakot, mums tas ar to arī beidzas. Es uzskatu, ka šie scenāriji no varbūtības viedokļa ir mazāk ticami nekā Krievijas uzvaras scenārijs. Atkal, iemesla dēļ, strateģiskie kodolieroči un mehānisms, kas pasaulē pastāv amerikāņu vienpolaritātes veidā. Tātad kritiskā situācijā mēs varam piespiest amerikāņus apturēt visus šos scenārijus. Tātad mums ir garantija. Garantijas ir gan slikti, gan labi. Labi, jo ar garantiju ir vieglāk dzīvot. Viss mēs zinām, ka nezaudēsim. Varam eksperimentēt, muļķoties, cik vien gribam, jo tāpat uzvarēsim. Tas nav tāda scenārija, kurā mēs zaudētu pat krīzes gadījumā jebko. Ak, slikti ir tas, ka tas atslābina. Tas ir, redziet, varbūt reformas varēja sākt tieši tagad, kad krīzes vēstneši ir sākušies, vai ne? Kāpēc? To var izdarīt vēlāk. Principā mums nekādas briesmas nedraud. Ir garantija. Tā domāja vairums cilvēku. Starp citu, tā domāju arī es, kad pirmo reizi atnācu pie jums 2012. gadā, es biju pārliecināts, ka neviens neuzbruks Krievijai, tāpat kā visi Krievijas pilsoņi, vai ne? Jo Krievijai ir kodolieroči un spēcīga armija. Kā izrādījās, šodien 2025. gadā pēc 13 gadiem mūs regulāri apšauda droni, pat mūsu rajonā tie ir lidojuši un tur tos notrieca. Tiek veikti triecieni pa militāriem objektiem, naftas bāzēm, visur pa militāriem uzņēmumiem citām vietām. Tas nozīmē, ka notiek īsta konkrēta karadarbība. Bet ko mēs toreiz pirms 13 gadiem ar jums runājām? Kāds bija mūsu trešais punkts? Ka Krievijai nav suverenitātes. Tātad tas viss nav par mums. Kas ir suverenitāte? Suverenitāte ir vara. Ja jums nav nacionālās varas, lai cik stipri jūs nebūtu ar kodolieročiem, šie ieroči netiks izmantoti jūsu interesēs.